sauc Santa, es biju apmācībās pie Sanitas. Es atnācu, var teikt, ļoti nezinoša, nemākoša, bez pieredzes, bez prakses, tāds tīrs, balts, bet toties visu pretīm griboši saņemt un iemācīties un saprast, mazākās nianses līdz pat labam rezultātam. Labākie padomi ir tātad pedagoga skats no malas, kas pasaka, kas jāizceļ, vispirms, kas ir jāizceļ, ko mēs gribam noslēpt, ko mēs gribam neparādīt, ko mēs gribam atstāt sev un ne ar lieliem, ne ar krāšņiem, ne ar tādiem wow līdzekļiem, kā līdz rezultātam mēs mierīgi varam nesteidzoties realizēt un arī nokļūt. Es varētu uzslavēt Sanitu. Sanita ir atsaucīga, Sanita ir fantastiska pacietība pienākt un parādīt trešo reizi un parādīt vēl un uzreiz arī paralēli, ja jūt, kad nav uz to pusi vai nav ieklausies, vai nav sapratis, vai nav uzķēris, Sanita pienāk un uzreiz novērš gan kļūdu, gan savukārt arī pasaka, bet mēs varam to šādi neutralizēt. Tas ir perfekts darbs vienam pret vienu. Galvenais, kad ir pacietība. Ar pacietību un ieklausīšanos klientā ir labs darbiņš, kas ir apgūts. Mācoties apmācībās, tātad praktiski mēs izejam no sagatavošanās posma līdz pat ikdienas rezultātam. Sanita arī dod aprakstus un ir sagatavots ir aprakstošā daļa, kurā mēs varam uzreiz piezīmēt, kas ir jādara, kā būtu pareizāk, ko katrs tas slānītis, ko nozīmē. Paņemšu līdzi pieredzi, paņemšu līdzi to, ko tikko apguvu un mēģināšu ikdienā turpināt, lietot ikdienā kaut vai pa mazumiņam, kaut vai ar dažām detaļām, bet turpināšu to pielietot, jo bija vērtīgi, bija jauki, bija pamācoši. Es noteikti ieteiktu, jebkurai sievietei pasakot sev līdzi un nāk pie Sanitas mācīties. Tas ir to vērts.